Radio skatuve par vērtībām, kuras nemaina pat laiks. Sveicināti jūs mājās, ēterā raidījums Radio skatuve. Radio skatuve sagaidījusi pavasari, aprīli, putnu dziesmas un ir sulu mēnesis, sāk jau plaukt lapas un pilnās parās zied pirmie pavasara ziedi. Un šis mēnesis ir tāds laiks, ka gribi, negribi, tev gribas pašam it kā ik pa laikam uzgavilēt, ik pa laikam izdarīt kādu, iespējams kādu dūlību, izkustināt ziemā iesērējušās locītavas vai balsi varbūt pavingrināt. Un man šī vakarā viesis, es ar viņu sastapos gan kā kāda kolektīva dalībniece pirms kāda zināma laika Rojā. Un viņš vadīja pasākumu, un es pēc tam vaicāju, kas tas par putnu. Jo šitik brīvi runāt un tik labi spēlēt, atrast kontaktu ar publiku, turklāt tie bija sieviešu kori. Man likās, šis ir kaut kas tāds, ko es gribētu iepazīt tuvāk. Un lūk, es jums paziņoju, ka man ir izdevies sastapt šo krāsaino putnu, kurš ir, starp citu, arī etnomuzikologs, mūziķis, dziedātājs grupas Rikšs, viens no solistiem, dalībnieks, varbūt iespējams arī radītājs, vadītājs, jo tad, kad ir grupa, tad nevar saprast, kurš tur vada, kurš tur rada. Tas viss ir tāds savstarpēji pakārtots un sakārtots. Latgales puisis ar kurzemi sirdī, un es tev prasu, Ērik Zep, kā ir Rēzeknietim Liepājā justies? Labvakar visiem, un patiesību sakot, ļoti normāli. Es vienmēr domāju, vai tas ir kaut kā saistīts ar manām kaut kādām rakstura iezīmēm vai kā, ka patiesībā es to kurzemnieku, to lepnumu un spītu diezgan viegli sagremoju un spēju ar to sadzīvot, un man patīk. Tu tā kā pieņem? Es pieņemu un ļaujos. Erik, par to satikšanos, un pirmo reizi, kad es tevi pamanīju pasākumu vadot, tā bija kora sadziedāšanas, nemaldos pirms kādiem no dziesmu svētkiem. Tas varēja būt 23. gads, un es tajā reizē, es biju tevi kaut kur pamanījusi koncertējot, muzicējot, bet tā kā pasākumu vadot redzēju pirmo reizi tūplānā. Un nopriecājos par to, ka jauns cilvēks tik brīvi jūtas publikas priekšā. Tavs ceļš uz skatuves, kā un kur tu dabū to brīvību un kā tu sagaršo to publiku, jo ir ļoti maz tādu cilvēku, pasākumu vadītāju, kas iznākot uz skatuves 3 minūšu laikā, saprot, ar kādu domu šī publika elpo, kas ar viņu notiek, kā ar viņiem jārunā un ko es te vispār ar viņiem tagad varu iesākt. No kurienes tev šis viss? Ļoti grūti ir savilkt visas tās tērcītes, kā tas ir sagājis manī iekšā kopā, bet es teiktu, ka laikam viens no tiem aspektiem ir folklora, kas manī ir iekšā un apakšā un savā ziņā arī manā izglītībā iegrāmatota, jo folklora ir improvizācijas māksla. Tas ir par to, kas notiek šeit un tagad un kā es uz to reaģēju. Un tas ir, piemēram, tāpat kā man ar Rikšiem pārsvarā vai ar TKP uzstājoties, nekad nav gatava dziesmu secība, pirms mēs esam uzgājuši uz skatuves. Jo mēs dzīvojam ar to domu, ka es nevaru paredzēt nedēļu iepriekš, kā jutīsies tie cilvēki, kas būs un kā viņi reaģēs. Vai viņiem gribēsies vairāk sentimenta, vai viņiem gribēsies vairāk izklaides un cik daudz viņi būs spējīgi panest. Bet vēl viena lieta, ko es teiktu, kas man ļoti daudz dzīvē ir devusi, tas ir teātra sports, jeb improvizācijas teātris, ar ko es aizrāvos no kaut kādas 6. 7. klases skolā, un tas iemācīja improvizēt un laikam viena no svarīgākajām mākām nebaidīties, izskatīties arī muļķīgi, vai arī, ja par tevi smējies, ka tas ir labi. Izskatīties muļķīgi, zini, tā ir tāda, varbūt tāda vispār pieņemta frāze, kad cilvēks saka, ir aktrises, kas nespēja uzvilkt tērpus, kas padara viņas, varbūt viņu ārienu mazliet, tā kā netik ļoti pievilcīgu, teiksim tā.
Un ir cilvēki, kas arī saka, es jau tur neiešu ķēmoties. Tas, ko mēs apzīmējam ļoti bieži ar tādu ākstību vai ķēmošanos, tas patiesībā ir ļoti smags darbs. Jā, un tā ir arī, manuprāt, tāda riktīga dzīves garša. Jo skaidrs, ka nav ko tēlot, manuprāt, no sevis kaut kādus, ja par putniem runājam, tad kaut kādus absolūti augstus un no realitātes atrautus putnus ir vienkārši jābūt dzīvē iekšā. Un patiesībā mēs visi esam cilvēki, un mēs visi gribam tās absolūti vienkāršās cilvēciskās attiecības un absolūti vienkāršo cilvēcisko saikni un emocijas. Erika, es zinu, ka tu nonāci folkloras kopā un pie muzicēšanas tapi caur kādu negadījumu. Tev izdevās kaut ko sabojāt, vai tu varētu detaļās mazliet pastāstīt šo vēsturisko faktu? Izgaismo, lūdzu. Vēsturiskais fakts ir tāds, ka folkloras kopā Vīteri, kas darbojas Rēzeknē un no kuras patiesībā es uzskatu, ka tā pa īstam aizšķīlās mana mīlestība pret folkloru, postfolkloru, un katrs sauc dažādi, bet principā pret tradicionālo mūziku, ir tas, ka ar vienu citu kolektīvu bija kaut kāds arī pasākums Rēzeknē kultūras namā un bija jāuzstājas un mums nebija līdzi bungas. Es spēlēju bungas, jo mācījos mūzikas skolēs ģitāru un tas galīgi neskaitījās instruments, kas varētu parādīties ar folkloras ievirzi kādā kolektīvā. Tad tev piefīrēja pie bungām? Man piefīrēja pie bungām, un es aizņēmos bungas, un es tās bungas ar tādu enerģiju arī veiksmīgi saplēsu. Un šīs folkloras kopas vadītāja, no kuras es aizņēmos šīs bungas, pienāca pie manis un teica, tev ir divi varianti, vai pēc jaunas bungas, vai nāc pie mums. Šantāži. Bet ļoti laba. Kas to lai zina, kā būtu iegrozījusies mana dzīve, ja nebūtu šāda situācija bijusi. Un tā sākās tavs ceļš folkloras kopā un arī ceļš starp cilvēkiem, kuri piekopja tradicionālo muzicēšanu. Ļoti bieži esmu dzirdējis no šiem ļaudīm tādu aicinājumu, tad, kad viņi dzied vai tad, kad muzicē, dziedāt līdzi, neskatīties uz to, vai tu māki vai tu nemāki, vai tu tikai nīdi vai sit ar kāju kaut ko taktī līdzi, bet uzdrīkstēties, jo nav nepareizu dziedāšanu. Jā. Ir gluži vienkārši jādzied, lai tu kaut kad sāktu dziedāt arī varbūt pa toni vai ritmā. Tas vienkārši jādara, no skatīšanās to nevar iemācīties. Tieši tā, tas ir treniņš. Ja mēs paskatāmies uz to, kas ir fiksēts dažādos materiālos, cik daudz latviešiem ir dziesmu un tautas dziesmu un cik daudz apkārt ir dziedājis, un tā, ka bez mazai ieraksti ir katrā ciemā, var atrast tādus labus dziedātājus. Ne jau tas ir tāpēc, ka mēs būtu pirms pāris gadsimtiem bijuši pilnīgi citādāki. Nē, vienkārši tā dziedāšana bija katram absolūti normāla ikdiena. Un tas ir tāpat, ja mēs tagad nedziedāsim, par ko man, piemēram, ļoti sāp sirds, ka mēs skolā mūzikas stundā bāžam galvā dažādas teorijas un vēstures, lai gan patiesībā krietni būtiskāk būtu vienkārši dziedāt. Ja mēs nedziedāsim, tad principā pēc kādiem 100 gadiem nebūs mums latviešiem to balsu. Ja? Pāris kaut kādi cilvēciņi padziedās, bet skaidrs, ka tas viss ies mazumā. Stipri vien uz leju, jo šobrīd mani ļoti, ļoti satrauc arī tās ziņas, kas pienāk gan no koru diriģentiem, gan no koru tiem saucamiem vadītājiem un pedagogiem, kas nodarbojas ar kora radīšanu un vadīšanu arī skolās, pamatsko. Nav to koru, nav jau dziedātāju. Skaitliski viņu ir tik maz. Un kur runāsim par kādiem labiem un augstas kvalitātes bērnu koriem, tādus var saskaitīt uz 2 rokas pirkstiem. Un tas man šķiet ir otrs tāds ļoti, ļoti traģisks aspekts šajā nozarē. Bet par to mēs šodien nerunāsim. Par to es ļoti ceru, ka man izdosies vēl uzbrūvēt pāris raidījumus līdz Dziesmu svētku laikam. Ceļā uz Dziesmu svētkiem es labprāt par šo parunāšu ar kādu no nozares speciālistiem un uzdošu viņiem vienu otru
iespējams nērtu arī jautājumu. Bet šī ir tēma, par kuru ir vērts runāt un par kuru var ļoti gari runāt. Jo tur tas jautājums ir diezgan sasāpējis. Pastāst man lūdzu vienu lietu. Es tev varbūt tā detaļās neprasīšu, kā tu nonāci Liepājā, jo to katrs klausītājs, ja viņš tā ļoti gribēs zināt, kāda vēja atpūta Ērika Zepa no Latgales līdz Liepājai, to viņš varēs arī izlasīt. Rakstu ir gana daudz, un tu esi sniedzis gan skaidrojums, gan stāstījums par to, kā tu jūties te Kurzemē. Bet es tev gribēju vaicāt ko citu. Es gribēju vaicāt tev par tām lietām, kas saistās ar muzicēšanu un mācīšanu. Es izlasīju vienu tādu frāzi, ko tu esi pirms kādu laiku teici, par sam neilga laika, ka par labu muzicēšanai tu esi atteicies no mācīšanās tādā nozarē kā mūzikas terapija, un ka tomēr to gandarījumu tavā sirdī un tavā dzīvē vairāk sniedz tavu būšanu uz skatuves un būšanu starp cilvēkiem ar savu instrumentu un savu grupu. Izstāst varbūt mazliet, kāpēc tie svari tā nosvēras. Jo man liekas, ka tu kā mūzikas terapeits arī būtu tīri labs terapeits. Varbūt, ka laiks vēl ies un kādreiz tu to izdarīsi. Tieši tāda ir mana doma, ka visam ir savs laiks, un patiesībā vismaz tas studiju iesākums Liepājas Universitātē mūzikas terapijā man palīdzēja vismaz salikt visu pa plauktiņiem savā dzīvē. Kas ir tas, ko es gribu darīt šeit un tagad, un ko es varu darīt pēc 10 vai 20 gadiem. Es vispār uzskatu, ka uz skatuves tā pilnīgi psiholoģiski vesels un sakārtos cilvēks pats par sevi nekāptu. Līdz ar to tie cilvēki, kas kāpj uz skatuves, ir, protams, tā viena doma, ko tu gribi pateikt citiem un iznest to tālāk, bet skaidrs, ka ir kaut kādas tās, uzmanības deficīta pazīmes vai kas, ko tu kompensē atrasdamies uz skatuves. Un to es nenoliešu, ka es patiešām jūtos ļoti labi esot uz skatuves, un tā ir tāda, es to esmu teicis vienā intervijā, par to es ļoti dabūju pa galvu no mammas, kas lietoja tādus vārdus, bet mamma dzīvo Latgalē, viņa šo nedzirdēs. Skatuve ir narkotika, bet tā tiešām ir. Tu nevari izskaidrot, bet tas velk, pievelk, un principā kādu laiku, it īpaši kaut kādos ziemas mēnešos, kad spēļu ir mazāk, sāku just, ka pilnīgi kaut kas trūkst. Kaut kas trūkst, un tad pēkšņi ir pasākums, un pēkšņi viss tev šķietamā, pat nesauksim par depresiju, bet tāds sliktais garastāvoklis, kas ilgi ir vajājis, pēkšņi ir aizpūs prom. Viss var tālāk dzīvot. Un tā ir tava vajadzība būt uz skatuves, būt starp cilvēkiem. Tavas grupas, TKP, tā kā pērn, Rikši. Pastāst mazliet par šiem diviem veidojumiem. Rikšiem, es saprotu, ir jau tāds smuks gadu cipars plecos. Rikšiem janvārī būs 15 gadi, ko mēs arī ar lielu jubileju Rēzeknē un Rīgā svinēsim. Un Rikši principā ir tas veidojums iepriekš pieminētajiem vīteriem, kur mēs vienkārši jaunieši, vidusskolas vecuma jaunieši, kā tas parasti notiek, ļoti daudz, kad pienāk šis vidusskolas beigšanas laiks. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē Rīgu. Aizbrauc tālāk studēt uz Rīgu, bet bija tā sajūta, ka kaut kā negribu šo visu tagad aprakt un viss tagad ejam katrs savu ceļu. Un tā mēs sākām vienkārši jautrības pēc kopā muzicēt, un tā mēs muzicējam vēl aizvien. Un, tas, laikam, ko mēs nesam, ir tas Latgales tradicionālais mantojums, šī postfolklora, jo mūsu elks ir Iļģi bijuši un ir vēl aizvien. Un tā mēs daudzāmies, un mēs smejamies, ka tā ir tāda ballīte, tā mūsu atrašanās uz skatuves ar Rikšiem ir tāda ballīte, bet arī mums pašiem, jo mums vienkārši patīk kopā spēlēt un patīk kopā pavadīt laiku. Tāpat arī Iļģi saka. Ilga Reizniece ir daudzkārt teiks, ka viņa uzskata, ka Iļģiem jau vajadzētu beigt pastāvēšanu, bet ko padarīs, ja tev patīk kopā būt ar tiem cilvēkiem? Jā, un ko gan tu slikti dari, tu muzicē. Vai ne? Tur tā lieta. Un savukārt TKP, jeb tā kā pērn, ir projekts kopā ar Julgu Īstālti un ar draugiem.
kur savukārt mēs laikam varētu teikt, ka izdauzāmies ārpus savas ikdienas, jo skaidrs, ka Julgi ir skandinieki, ar ko viņa iet un kur viņa dzīvo pamatā, man ir rikši un dažādi citi projekti, un tad te mēs satiekamies un nedaudz nokrīt tās, es nezinu, ikdienas kastītes vai kaut kādi rāmji, kuros, lai vai kā tu negribētu, bet tomēr ir jāturās iekšā, un vai ko, teiksim, citi cilvēki sagaida no tevis. Un tad tur mēs jau sākot no tās reizes, kad mūs izsūtīja uz Sibīriju, kā mēs smejamies, un mēs atgriezāmies, un sūtīja vēlreiz un atgriezāmies. Tā mēs tagad darbojamies gan ar latviešiem diasporā, gan arī ar pārsvarā tur ir vairāk tā mūzika vērsta varbūt uz tieši tautas deju ansambļiem, ko mēs radām sadarbībā ar Jāni Purviņu un citiem horeogrāfiem. Jo par rikšiem runājot, es tūlīt arī par diasporas lietām tev pavaicāšu, bet par rikšiem runājot, es ļoti labi atceros to enerģiju. Bija dziesmnieku sajietas trubadūrs. Pirmais trubadūrs tepat Kuldīgas novadā atbrauca uz noslēgumu koncertu rikši. Un trubadūra viena no vadītājiem, Ines Mužniec, man teica, viņa saka, zini, kas ir? Viņa saka, es pirmo reizi redzu, ka šitā iet vaļā. Jo dziesmnieki, viņi sēž un dzied, viņi līgojas līdz, bet tā kā pilnā estrāde un iet ņigu ņēgu. Viņa saka, šitā ir pirmo reizi. Un es viņai tā pavisam godīgi ar vienās putās nolekusies, es viņai arī atbildēju, pie viņiem jau nevar citādāk, te jau nevar citādāk. Vai ne? Jo viņi vienkārši pavelk, tas ir tā kā tāda okeāna brīze, tu jau viņai nevar stāvēt pretī, tev nav tāda spēka. Kur jūs ņemat to milzīgo enerģiju, kā tas rodas? Un tas ir neizskaidrojams jautājums, un es patiesībā palikšu pie tā, ka tā ir vienkārši tā kopā būšana, ka mums patīk. Mums vienkārši patīk, un tajā brīdī, kad mēs kopā darbojamies, tad ieslēdzas tāda arī, tiešām tāda ballītes un tāda daudzīšanās sajūta. Skaidrs, ka mēs ikdienā neesam tik traki, neviens visas 24 stundas. Bet jūs visi esat no Latgales? Mēs visi esam no Latgales, mēs visi esam ar saknēm tieši tajos Vīteros. Mēs visi esam tur. Tagad gan skaidrs mūsu sastāvs ir arī nedaudz kādas personālijas izmainījušās, bet principā mēs visi esam savu bērnību aizsākuši folkloras kopā Vīteri, un tad esam apvienojušies rikšos, un tā arī rikšojam vēl aizvien. Un vēl viens varētu būt tas, ka tomēr arī tas vārds, kādu tu iedot, ir tāda, tev ir jādzīvo, un mēs rikšojam ne tikai uz skatuves, bet arī no vienas vietas uz otru, un īpaši tādā Jāņu maratona laikā, kad tu jau zini, ka vienkārši tev organisms ir pieradis, ka no 16. aptuveni jūnija kāds sāksi, tā 24. rītā tu pilnīgā bezspēkā apsēdīsies kaut kur tu esi, paņemsi beidzot to vienu alu rokā un atmodīsies pēc vairākām stundām vakarā ar to pašu alu rokā, sapratis, ka tu esi tik bijis noguris, ka vienkārši esi pilnīgi nekustīgi nogulējis vairākas stundas. Bet es uz jums skatoties uz rikšiem un arī uz auļiem, tad, kad viņi piedalās koncertos un ir kādreiz arī koncerti ieraksti, kurus ir vērts paskatīties un paklausīties tajos brīžos, ka tev varbūt ir arī tāds kaut kāds panīkums, un katram tāds arī ir. Man liekas, tas ir tik svētīgi, ka ir jauni cilvēki dara tādas dinamiskas, tādas riktīgi aizraujošas lietas, ceļ gaismā savas tautas bagātības, ietērp viņas mūsdienu aranžijās, pieliek klāt to savu jaunības enerģiju, un tas ir tāds enerģijas kokteilis, kas liekas, tā ir tāda riktīgi veldzējoša tāda vitamīnu bumba, ko tu izlieto. Vai ne? Un pēc tam liekas, patiesībā viss ir kārtībā, viss ir ļoti, ļoti labi. Par rikšiem runājot, protams, ka es novēlu katram piedzīvot to jūsu draivu, ar kādu jūs uznākat un ar kādu jūs tos cilvēkus palaižat. Bet es nerad domāju par to, cik labi būtu, ja jūs vairāk arī to darot, popularizējot to, parādīt to. Nav vecāki mīļa tā, ka ar mūziku nevar maizi nopelnīt. Tas ir mīts. Jā. Man vispār šķiet, ka tas tiešām ir tāds stereotips, kas ir iesēdies, jo
tas ir arī tas, ko es vienmēr saviem audzēkņiem mūzikas vidusskolās esmu teicis, ka arī kā slikts jurists tu nenopelnīsi neko daudz. Tev ir vienkārši jāiet tajā jomā, kas tev vislabāk sanāk, kas tev vislabāk patīk, un tad tu dabūsi darbu, jo patiesībā darba ir ļoti daudz. Un darba piedāvājumi, ja vien tu dari, ja vien tu pacenties izdarīt nedaudz vairāk par prasīto, esi sakarīgs, pozitīvs, darba tiešām ir tā, ka es arī smējos par sevi. Tie apjomi, kas man ir, es ļoti labprāt tur sanāktu vēl kādam vienam cilvēkam to iedot darīt. Tas, ka mums trūks darītāji, mēs nedaudz vairāk esam palikuši tādi īdētāji un vaidētāji, jo tā ir vienkāršāk. Tā ir vienkāršāk, un arī tas, ko jūs darāt, tas prasa ārkārtīgi lielu ikdienišķu darbu, piespiešanos, un ne tikai to mākslas procesu, bet arī to biezo garoziņu. Tas, ka, protams, jā, visas skēmošanas galvā, kad tu radīji kaut kādas programmas vai pārdomas par to, kā varētu darīt visa ietekmēšanās un iespaidošanās no citas mūzikas, kad tev ir jāizklausās vesels pūrs. Un tāpat tieši tāds mēģinājuma process vai darbs ar sevi, jo visur ir vajadzīgs treniņš, un skaidrs arī mūzikā, tas arī, ko es saku vienmēr audzēkņiem, un tīpaši bērniem, kas ir mūzikas skolās, tas ir nenormāli skaists ceļš, tas ir nenormāli garšīgs ceļš, bet tur būs visu laiku jāstrādā. Tur visi tie vingrinājumi, kas ir jādara, viņi vēl aizvien būs aktuāli arī 30 gados, tev katru dienu ir. Ja vien tu gribi spēlēt. Ja vien tu gribi spēlēt, tu negribi sajust ātri, kā tev pirksti pamazām paliek veci. Tad tam treniņam ir jābūt. Un vienkārši ar laiku pieņem to, ka bet tāpat mēs arī ēdam. Mums arī katru dienu ir vairākas reizes jāēd. Kāpēc tāpat nevar ielikt arī kaut kādu šo treniņu vai izdarīšanu kaut kam, un tas ir jebkurā jomā. Bet tev izdodas kā pedagogam tikt ar šo parasto, slinkumu, parasto, ikdienišķo, kā jebkuram bērnam piedienošo. Tev izdodas tikt galā ar šīm lietām? Kā kuru reizi? Protams, ka kā kuru reizi. Es arī vienmēr saku, bet kādreiz tas slinkums ir arī pieļaujams. Mēs varam pilnīgi mierīgi kādreiz arī veselu dienu neko nedarīt. Nekas nenotiks, pasaule nesagrūs, un mums pats pirmais, par ko ir jādomā, ir sava labsajūta, sava labbūtība, jo arī tu nevarēsi dot tālāk citam kaut ko, ja tu jutīsies ļoti slikti un gatavs visu pasauli sadedzināt. Ja? Tev ir jābūt tādā harmonijā ar sevi, bet tai harmonijai ir jābūt ar tādu iekšēju apziņu, lai viņa tiešām neaiziet tādā pārāk patmīlībā un slinkumā. Sevis taupīšanas režīma. Labi, mēs tagad mazliet iemalkojam skaidravotu ūdens, mazliet iepauzējam, un tad jau atgriežamies pie sarunas. Radio skatuve par vērtībām, kuras nemaina pat laiks. Raidījums Radio skatuve jūs mājās, bet mūsu mājās ciemojas Eriks Zepes. Erika, par tām grupām. Es tev tur tālāk, bet klausies, ir viena lieta, es tagad nesaprotu. Tu sāki mācīties, sasit bungas, sāki mācīties ģitāru, bērnu mūzikas. Kā tu pie tā akordeona tiki, no kura vienkārši es nespēju iedomāties, tev spēlējam kaut ko citu, jo es esmu tā kā viens vesels. Kas ar to akordeonu? Bet tā ir taisnība. Zini, kā akordeonam stāsts ir arī, kā saka, arī varētu saistīt ar folkloru, jo mums folklorā vienmēr ir tā, patiesībā bez atkritumu dzīvesveids ir vienmēr sakņojies, jo skaidrs arī agrāk, es nezinu, nokāva kādu lopiņu, tad visu no tā izmanto. Kvieciens palika pāri, jā. Vai ne? Pilnīgi, un tas pats arī man un akordeonam, jo mums mājās bija akordeons, kas bija domāts krustmātei. Viņa savā laikā mācījās mūzikas skolā akordeonu, nepabeidza. Stāv tas akordeons. Un Reizeknē es mācījos tādā skolā, kur bija mūzikas novirziens. Tas nozīmē, bija papildus visām mācībām vēl instrumenta spēle, bija koris un solfedžo stunda.
Un it kā es jau mācījos tajā mūzikas skolā, man teica, nu, ka var arī izlaist to instrumentu spēli. Man māma saka, Erika, bet klausies, nu, mums tas akordeons stāv. Nu, aizēj nedaudz, pamācies, lai vismaz kāds pielietojums. Nu, nepatiks, nu, metīsim ārā. Nu, un kaut kā iepatikās, bet tur patiesībā vienmēr sakrīt tie faktori, un tāpēc es arī, man liekas, vienmēr esmu arī par to, ka skolās būtu jābūt 2 pedagogiem, jo tu vienmēr paņem no katra kaut ko citu, un tā, piemēram, mana akordeona skolotāja, kas vēl aizvien ir tās skolas direktore, viņa man iedzina tiešām labi tehniku, un pie viņas bija tā, ka es apbrīnoju to pedagoģisko fenomenu. Viņa nekad nelamājās, nebļāva neko, bet nedod Dievs, tu atnāks nesagatavojies. Ja? Tas skatiens, ja? Tāda vilšanās sajūta tevi bija tāda, ka tu tiešām centies, tu jūti sanāk un tad, lūk, pēc pāris gadiem nāk tā folkloras kopa, kas iemācīja to, ko patiesībā, paldies Dievam, tagad arvien vairāk mūzikas skolās arī sāk likt šo improvizēšanu, šo pēc dzirdes spēlēšanu, kas ir pilnīgi cita opera, un to nevar tik vienkārši izdarīt. Un tā tas kaut kā savilkās kopā, un es pat nezinu, kurā mirklī man akordeons kļuva par tādu, pamata instrumentu. Jā. Bet tavā ģimenē muzicēšana, kopā sanākšana, mūzikas instrumentu spēle, tā ir tāda paudze iedibināta tradīcija, jo man, piemēram, es tev teikšu, ka man kā tīram kurzemniekam, es tā domāju, bet tā jau nav. Man tāpat vecmāte nāk no viņa gala. Un tad man šķiet, ka tur Latgalē, zini kā, tur vienalga, kas pa buņģu vai pa ķemi gadīsies pa ceļam, visi spēlēs, dziedās un tūlīt arī dancos pagasts. Kā tur ir? Es jau, esmu tādā vairāk urbānā vidē uzaudzis, jo mani lauki bija 3-istabu dzīvoklis, vienkārši mazpilsētā, Varakļānos proti, bet visas rādu balles patiešām tā arī bija. Sanāk ap galdu, pāēd, parunā, un tad sākas tā dziedāšanas daļa. Un tiešām dzied, kā dziesmu lāda vaļā tā ilgu laiku. Mēs bērni sākumā nesapratām, ja, un mums patiesībā pat godīgi, tā mēs nedaudz smējāmies par to, gājām spēlēt savas spēlītes un tā, bet tad tu vienā brīdī saproti, ka, piemēram, es nezinu, kaut vai tādu pati dziesmu Liepas satums vai kaut kas tāds, un kādreiz ir gadījies kādā ballītē, paprast, klau, vai tu varētu piespēlēt, un tu jūti, ka tev tās dziesmas ir iesēdušās. Es neesmu speciāli to mācījies, bet vienkārši sēž, un tas ir arī tas, ko vienmēr runā, bērni ir ārkārtīgs sūklis, un viņi uzsūc pilnīgi visu, ko mēs darām. Un attiecīgi, ja, piemēram, mēs mājās šobrīd skatāmies pārsvarā televizoru, un tad viņi uzsūks to televizoru, un pēc tam nav vērts kaut ko mēģināt pēkšņi pārmest, kā tā jūs tā nedziedat, vai ne? Jā, tam ir jānāk no pašām saknēm kā tādam pilnīgi pašsaprotamam lielumam. Es tevi klausos, un es ļoti, ļoti atpazīstu arī savu bērnību, arī mēs savā ģimenē, kamēr es augu kā bērns. Man liekas, ja man tagad būtu jāatšķir tās dziesmu klādes, kas tajā laikā, kad es kā bērns biju, mēs viņus arī rakstījām, jo nebija jau citu iespēju, un tādas dziesmas nedrukāja. Tur visas tās padomju koru dziesmas jau drukāja kaut kur, bet kas tā viņas dziedāja? Savukārt tās galda dziesmas, tās vairāk vai mazāk tika pierakstītas tādās rūtiņkladēs un burtnīcās, un tad viņas arī tā kā krājās. Un šodien, ja man viņas būtu iespējams, ka es kādā pantā maldītos, bet principā zināt, es viņas zinu pilnīgi visas. Jā. Tās dziesmas. Un tas ir, es tev piekrītu par 1000%, tas ir atkarīgs no ģimenes. Un ja kāds grib to lietu reanimēt, steigšus meklēt augšā tās grāmatas un vienkārši mēģiniet kaut kā, bet kaut vai pavisam vienkārši dziesmas, bet dziedāt. Vai ne? Un tur tā lieta, un patiesībā jau nevajag nekad arī uzskatīt, ka tas būtu kaut kāds koncerts tagad vai tam līdzīgi. Droši drīkst izdziedāt, kļūdīties, pēkšņi pameklēt, pajautāt kādam. Un man liekas, ka tā ir vēl viena lieta, kas tomēr ir, diemžēl, pagājušā gadsimtā Latvijā nobandēta, tā ir krogu kultūra.
attiecīgi, ka cilvēkiem ir normāli vakarā kaut kur sanāk kopā un socializēties. Un nevis vienkārši katrs savā stūrī sēž un apdullinās, bet gan runāties, pastāstīt kādu stāstu, uzdziedāt visiem kādu dziesmu, varbūt uzlaist kādu danci. Nu, tas mums, diemžēl, ir apsīcis, un tāpēc es vienmēr ar tādu baudu dodos uz Īriju, piemēram. Un tie īrijas krogi, tas ir kaut kas tāds, kur tiešām mans aicinājums, attiecīgi papildinot tevi, ir ne tikai mājās sākt dziedāt, bet arī mēģināt atdzīvināt šo krogus kultūru. Jā, jau tagad publiskā vietā apsēties pie galda un kaut kur sācis dziedāt. Zini, paskatoties apkārt, tie cilvēki tā bakstās, bet paiet kaut kāds mirklīts un viņi velk līdzi, jo iekšēji tā vajadzība jau ir, tas gēns jau prasa izrauties ārā, viņa tikai jāiedod apstākļi viņam vajadzīgi. Tas ir tāpat, kāpēc arī mums nesaprotam, bet folklorā, tomēr mūsu latviešu folklorā kaut kas iekšējā matērijā, iekšējā līmenī novibrē citādāk nekā ar citu tautu folkloru. Un kāpēc mums, piemēram, tik svarīgi ir, piemēram, tās folkloras kopas, tās pašas postfolkloras grupas un tam līdzīgi, mums kaut kur iekšā tas ir, un viņš negrib tik viegli nomirt. Ērika, es tev gribēju uzdot jautājumu par 2x2 un 3x3. Pagaidām vēl nav 4x4 un 5x5, bet kas zina, kas varbūt ka būs. Man ir bijuši 4x4 mašīna. Lūk! Es zinu, ka tu daudz viesojies ārvalstīs un esi pabijis pavisam nesen arī Austrālijā pie latviešiem. Kādas ir tās sajūtas tev? Aizbraucot uz turienu un braucot no turienes atpakaļ mājās uz Latviju, kādas tev ir tās sajūtas? Tur tās lietas visas ir dzīvas, glabājās, vai tev tomēr ir kaut kādas citas noskaņas zilā vakarā, kad ir jāpiestrādā vairāk, lai tas viss viņos saglabātos. Jo es zinu, ka viņi cenšas, ļoti cenšas to saglabāt, to latvisko. Viņi cenšas, un skaidrs, ka te mēs par katru no diasporām varētu runāt atsevišķi daudz un dikti, un kaut kā tā sakrīt. Es savulaik teicu, ka principā jau Latvijā tu vari pēc vietas, piemēram, pēc cilvēka pateikt, no kurienes viņš nāk. Tas izskatās pēc riktīgi ziemeļkurzemnieka, tas latgalietis, tas tur, teiksim, no Zemgales visticamāk nāk. Līdzīgi savācas arī diasporā dažādos punktos, ļoti līdzīgi cilvēki, ka tu tā, šī ir tāda Latvijas, pieņemsim, Latvijas Madona, šī ir tāda Latvijas Rēzekne, tā. Bet patiesību sakot, patiešām cilvēki dara, jo tas arī ir bijis sen skaidrs no kaut kādiem psiholoģijas slāņiem. Skaidrs, ka cilvēks, tad, kad tur aizbrauc, principā viņš ir svešais, un viņš kā svešais paliks līdz pat mūža galam. Es esmu runājis, piemēram, ar cilvēkiem, kas ir trimdā pat jau dzimuši un kas jau tuvojas mūža nogalē. Viņus tāpat neuzskata kā vietējos. Un līdz ar to tā latvietība, tā ir tā saikne kaut kur, kur tu esi savējais. Kaut kur, kur tu neesi tas trešās valsts pilsonis. Un tur, un tiešām, ja mēs paskatāmies, dzied, runā, un patiešām tu tā aizbrauc un tu saproti, ka cik daudz mūsu ir un cik daudz kvalitatīvu mūsu ir. Un arī nav teikts, piemēram, es esmu runājis ar pāris diasporas pārstāvjiem, kas saka, pirms es aizbraucu prom, tik ļoti man nebija svarīga latvietība vai kaut kas tāds. Visticamāk, tātad tam cilvēkam tur bija jānokļūst, lai viņš pavērtos, lai viņš tur stāstītu citiem mūsu stāstu un lai, teiksim, arī uzkrātu to labāko un vestu mums šeit stāstītu, kā tur pasaulē ir labi un jauki. Bet skaidrs arī ir tas, ka te pavisam godīgi jāsaka, diasporā ilgākais, cik es esmu redzējis, kad izdzīvo valoda, kultūra, 7 paudzes. Un tas bija Sibīrijā, tātad vietā, kur ir ļoti maza komunikācija ar citu pasauli un tam līdzīgi. Skaidrs ir, ka, būsim vienkārši godīgi. Kaut kad arī diasporā, kaut kurā paudzē tas viss apsīks un beigsies. Un,
nebūs. Ja vien nebūs papildinājumi. Piemēram, Austrālijā tādā ziņā vecajai trindai nāk klāt šobrīd izbraucošie, un tie iedot jaunu spāru, un tad tas viss vēl kurbulēsies kādu laiku, un patiešām vēl aizvien māna vecuma jaunieši, kaut kāds neliels akcents vai tā, pilnīgi mierīgi sazinās ar mums latviski, zina latviešu dziesmas, un es ticu, ka pat labāk nekā dažs mūsējais, vai ne, jo viņiem ir arī iedot tā apziņa, ka tā ir ļoti liela vērtība, tā mūsu kultūra, tā mūsu valoda, tas mūsu mantojums. Jā, ar ārzemju latviešiem sarunājoties gan tiem, kas tur dzīvojuši, gan tiem, kas savā laikā, otrā pasaules kara laikā aizbraukuši, man personīgi arī, cik man ir bijusi saruna, viņus ļoti viņi augstu vērtē šo te tautas to gara mantu, visu to bagātību, ka tā ir. Jo es esmu no kāda sirma kunga no Kanādas, viņš man teica, viņš saka, mani neinteresē, kādā krāsā mana šalle un kur viņa pirkta vai otrreizējās lietošanas veikalā, vai kas viņi tikpat laba kā tam otram, kas viņi tur ar brendu nopircis kādā citā par ļoti dārgu nav. Bet man interesē, kad es atkal varēšu nopirkt biļeti, atbraukt uz Latviju, uzlādēt baterijas un savu latvietību, atjaunot savu latvietību. Un tā man likās tāda laba recepte, un tas bija tāds ļoti labs skaidrojums, kā tie cilvēki tur jūtas, jo mēs ļoti bieži varbūt arī pa viņiem mazāk padomājam, liekas, tur viņiem viss kārtībā, jā, varbūt ekonomiskā ziņā kārtībā, bet tā sirsniņa jau sāp, tā ka tā un vēl jau atpakaļ, tā ka tā pie savām lietām. Un patiesībā par tām latviskajām baterijām runājot, un es teiktu, ka tāpēc arī mums ir vērts ik pa laikam izbraukt, jo mēs jau arī, ārzemju latvietis atbraucot uz Latviju, viņš gūst to, skaidrs, viņš saplāno, plus vēl tas sentiments un viss, viņš dabū to tādu, to Latvijas sajūtu, ka šeit ikdienā mums dzīvojot, saskaroties ar kaut kādām, nodokļu problēmām, vēl kaut kādām problēmām, tas viss izplēn. Un tāpēc ir ļoti labi, es tā vienmēr smējos par savu darbu ar diasporu, kur man sanāk kaut kādu, reizi mēnesī aizbraukt uz ārzemēm. Un tas ir pilnīgi pietiekami, lai es atkal sajustu, ka bet man patīk dzīvot Latvijā. Un es no viņiem jūtu to, piemēram, patriotismu, tā kā izskan, piemēram, Latvijas himna diasporās, reti tā izskan te Latvijā. Ir, protams, labi dziesmu svētku, kas nepārspēs neviens, vai hokejā pēc bronzas, to arī nepārspēs neviens, ja? Bet jā, un tad ir vērts tā aizbraukt un paskatīties, un es vispār iesaku jebkuram pabraukāt un uz ilgāku laiku, jo tad tu redzi, ka arī visur citur nav jau tā dzīve tik skaista un rožaina. Visās vietās, kaut kur ekonomiski ir labāk tāpat Vācija, ekonomiski spēcīgā, bet tāda birokrātija, vai tik lēns internets, vai vēl kaut kas. Katrā vietā ir savi plusi un savi mīnusi, un mūsu uzdevums ir nevis gaidīt, bet veidot pašiem, lai mums šī vieta patiktu. Erika, kas ir mūsu saruna? Es vienkārši skatos tagad pulkstenī, mums laiks skrien vējas pārniem, bet es tev gribēju pavaicāt gan par šo notikumu augustā, kas plānojas. Es gribēju, lai tu par to pastāsti, lai kāds iespējami varbūt, ka nav pamanījis, lai nepalaiž garām, jo tas, ka tu pieminēji gan par dziesmām, gan par dančiem, gan par muzicēšanu, man vienmēr ir tāda iekšēja sajūta, kāpēc tie danči tālāk par Rīgu netiek, viņi tā kā nenāk uz šo pusi. Viņi pēc tās Rīgas apstājās, tur ir visi tādi klubi, un tad tur ir publika, un tad uz Latgales pusi, tad vēl ir uz Valmieras pusi, tur var atrast kaut ko. Kā tu parunā, atbrauciet, tā kur šo pusi arī tos dančus norganizē. Te tā kā arī cilvēki dzīvo, kas grib. Pašiem jāorganizē, starp citu, Liepājā šobrīd ķocis, tāda bērnu jauniešu folkloras kopa, ir sākuši gan regulārus danču vakarus. Jā, tā ka, bet patiesībā tas ir jāsavāc vienkārši cilvēkiem kopā un aidā, jo es arī ļoti labprāt, es gribu
tagad nāk pie tam 2027. gads, kas mums visam šim reģionam būs ļoti zīmīgs. Un atkal, ir viena programma, kas nāks, teiksim, no organizācijas dotā, bet vēl jau ir stāsts par to, ko mēs paši te iedosim. Mēs paši varam radīt arī šādus, reizi mēnesī danču vakarus, reizi mēnesī dziesmu vakarus, sanākt kopā, un tad tam cilvēkam būs ko atbraukt un skatīties, jo tas ir tā, tā kultūras programma jau nebūs katru dienu. Un atbrauks tas ārzemnieks šeit, atkulsies ar autobusu līdz šejienei, un ko aizies uz vienu koncertu, labi, varbūt uz teātri, aizbrauks uz muzeju, bet viņam vajag to piedāvājumu lielāku iedot, un šis ir par to, ka mēs paši arī iedodam kaut ko un padomājam, ko varam dot. Jā, man šķiet, kad mēs esam Kurzemes pusē, mēs esam mazliet, tieši tāpat kā tu teici par tie vīru krogiem, mēs esam panīdējuši to kopā sanākšanas kultūru. Kaut kas ir pačabējis no šī visa, un šis ir palaists garām. Bet, dārgie radio klausītāji, ja kādam ir enerģija un instrumenti, domu biedri un ir atrodama vieta, lieciet vaļā. Es būšu pirmā, kas aizies uz to. Un es arī nākšu palīgā. Skaidra lieta. Ērika, pastāst varbūt mazliet par to augustu Latgalē un par 2x2. Jā, 2x2 ir pasaules jauniešu latviešu kustība, un šajā gadā vienīgais 2x2 seminārs, tātad nedēļu sabraukšana ar dažādām aktivitātēm, ievirzēm, projektiem, un ne tikai par folkloru, arī principā par politiku, kaut ko pašam veidot. Tātad vienkārši, teiksim, īsos vārdos, foršu latviešu jauniešu burziņš no visas pasaules notiks Latgalē. Līdz cikiem gadiem ir jaunieši? 18 līdz 30. 80. Bet jā, cik katrs jūtās? Ja ir pāri 30, arī var rakstīt. Jā? Nav teikts, kā teiks. Bet tātad jā, tas notiek Latgalē, un man ir tā burvīgā iespēja būt par šī semināra vadītāju, tātad kūrēt to visu procesu, un izskatās, ka no 3. līdz 9. augustam Latgalē būs burvīga nedēļa. Tiešām es iesaku tiem, kuriem gribas nedaudz paplest plašāk savu loku, vai tie, kuri kādreiz, teiksim tā, tie, kas ir darītāji un jūt, ka citreiz nav dzirdīgu ausu, tad tā ir vieta, kur ir vērts satikties, jo tur tad tu satiec līdzīgi domājošus jauniešus, tev rodas dažādas idejas, tev rodas pašam tāds impulss darboties, un tam visam klāt tiek pielikta tāda krodziņa sajūta, tāda dziedāšana, dancošana, visas, teiksim, lietas arī ar Latvijas karoga pacelšanu, nolaišanu. Tas arī, kā to karogu tie ārzemju latvieši ir cienījuši un uz rokām nesā. Mūs tā neaudzina, kā viņi ir izaudzināti pilnīgi pareizi locīt karogu un tā. Bet tās ir ļoti, tā ir vēl viena patriotisko bateriju uzlādēšana. Jā, tā ka jaunieši no 18 līdz 30 droši var pieteikties. Kurš augusts? 3. līdz 9. augusts. 3. līdz 9. Tad viena kārtīga nedēļa Latgalē, un vieta, kura konkrēti ir viena vieta, vai ir Latgala kā reģions? Būs konkrēti viena vieta, bet es tieši tāpēc runāju aplinkus, jo mums kaut kad drīzumā tulīt būs izziņošana. Jā. Mēs to vietu jau zinām, patiešām ļoti skaista vieta. Nebūs galīgi. Citreiz ir tās bailes, saka, Dievs, kā tur Latgalē kaut kur tagad vispār bez elektrības un tam līdzīgi. Nē, mīļie, Latgalē, jebkurā mazpilsētā ir tieši tādi paši asfalta ceļi. Visur, kur vajag, ir luksofori un internets ir tieši tāda paša ātruma. Latgala nav nekāds pamestais dieva nostūris un cilvēki tur arī ir pilnīgi sakarīgi un nav ko baidīties tā, ka patiešām. Bet, zin kā ir tas teiciens, pazust Latgalē, tad to gan var piedzīvot. Bet tas ir tādā pozitīvā nozīmē. Tu kādu laiku bija arī Latvijas Radio 1 raidījuma Kalnusēta viens no vadītājiem, un tev ir arī pieredze kā raidījuma vadītājiem. Un es tīri laika trūkuma dēļ es tev šobrīd neiztincināšu, kā tev tur gāja, vai tev pietrūkst radio dzīves? Jā. Tā ir iespēja satikties ar burvīgiem cilvēkiem. Tu dzirdi visu laiku iedvesmojošus stāstus, un tu vari realizēt dažādas savas avantūras un neverģēlības, jo man, piemēram, ceļošana vienmēr patika, un tad mēs veidojām ceļošanas rubriku pa Latgali basām kājām un tā.
Jā, radio arī ir tāda burvīga. Maģiska vieta. Jā. Erika, es gribētu, lai tu tomēr to akordeonu, ko tu esi nolīdz zemē, tagad paņem rokās un iespējams, ka tu tomēr uz atvadām vari mums, kādu jāstru, vismaz, es tev neteikšu visu to skaņdarbu, bet es zinu, ka tev ir pūrā un ka tu vari, bet pirms mēs beidzam mūsu sarunu ar dziesmu un ar skaņdarbu, jo es vienkārši tā būtu apgrēcība. Pasaukt tevi, blakus stāv akordeons, un mēs viņu neizmantojam. To es sev nepiedotu, es šonakt negulētu. Bet no savas puses es tev saku milzu paldies par to latgaliešu sirsnību, kas tevī dzīvo, par to tavu drosmi atbraukt uz Kurzemi un teikt, ziniet ko, es te tīri labi iedaros starp jums, un tu pat tiešām iedaries. Jo mēs visi visur iedaramies, tāpēc, ka mēs esam savējie. Un tos mītus vienkārši vajag pagraut un mazliet pajaukt, jo tādu mītu nav. Tu esi tur un es esmu te, un mēs jau te nevaram, jo es esmu tāds īstenis šejieniets, un tu esi tāds īstenis turieniets. Mēs varam visu ko, jo mēs esam katrs savā vietā. Paldies tev, ka tu esi savā vietā un ka tu esi mums. Un kad tu dari labas lietas, lai tev izdodas. Un tagad klausamies, ko mums caur akordeonu teiks Ēriks Zepps. Ar mums šovakar kopā bija arī mana ēna Karīna Jansone, pie skaņapults Igora Džabovs, ar jums sarunājas es Dace Blathena, un tagad vārds Ērikam Zeppam un viņa brīnišķīgam instrumentam. Jā, ja runājam par latgalieti Kurzemē, tad par iederēšanos, un tad pilnīgi dziesma no Sēlijas. Noriet saulē vakarā īrota, koku galus veltīdama rota, īrota. Liepa lika zelta kroni rota, īrota. Ozolami sudrabīja rota, īrota. Ozolami sudrabīja rota, īrota. Sīkajami, bērziņami rota, īrota. Dimantiņa lapiņami rota, īrota. Mazajami kārkliņami rota, īrota. Uzmalt zelta gredzentiņu rota, īrota. Uzmalt zelta gredzentiņu rota, īrota. Noriet saulē vakarā rota, īrota. Koku galus veltīdama rota, īrota.
mēs smukam ārā, jo nākamie nāk iekšā. Juhuhu! Radio skatuve par vērtībām, kuras nemaina pat laiks.